Nu ko, kolēģi, kripto fani, kripto kaziņčiks, jā, un atcerieties, spēlēt tikai ar naudu, ko varat paspēlēt. Bet, jebkurā gadījumā, kamēr ēdu savu dienišķo āboli pusdienas pārtraukumā, tas, protams, nav viss, kā es pārtieku, bet, jebkurā gadījumā, jums bija jautājums par to, kāda tad ir mūsu plinko stratēģija, lai mēs tā kā vienmēr būtu plusā. Nu, principā, rekur arī mums Pine of Plinko, take my plinko, jā, prospekto plinko, reku Ziemassvētku plinko. Bet, jā, kāda mūsu stratēģija plinko ir? Mums ir stratēģija spēlēt, un lai vinnētu, jāspēlē daudz. Tur arī tā lieta par plinko. Mums ir $724 pieejami maciņā. Paaugstināsim šo te likmi līdz. Te nevar iekstīt $1. Jā, $1 par katru bumbu. Un principā jautājums ir kāds. Tad jūs varat paši izšaut bumbu un skatīties, kā notiek. Tad šeit, kur ir, šis ir diezgan riskants gadījums. Redzat, skatīties 20 centi tikai vienē. Un tad šeit ir mālā kaut kur paga. Tā, kur mums ir? Te ir autoplay. Uzliksim uz 100. Un palaidīsim, ja. Nu, viena no stratēģijām, protams, kā ātri izspēlēt šo te naudu ir. Tātad šie te, ka mēs desmitnieci tikko vinnējam vienu, ja. Redzat, skatīties, šeit pa malām ir 1120, ja mēs vinnēsim, ja viena šī te bumba iekritīs te malā, nu, tad mums ir vispār haļāčika nenormālā, ja. Paskatīties, reku 720, 719. Nu jā, tāpēc, ka šis ir diezgan riskants variants, jo visi šie te vidējie ir 0,2, ja. Principā, tāpēc, lai vinnētu šīs te lielās balvas, ir jāspēlē daudz un jābūt droši vien, ka normālam kapitālam, kuru jūs varat izšaut. Jo, nu, protams, ka tā ir laimes spēle, ja kurā gadījumā, tad, ko es varu pateikt? Mēs nospēlējam pēc pies. Aha. Tā kā, katrā ziņā, tu vinnēt vienmēr, uz katru medienu tu kaut ko tā kā vinnē. Jautājums ir tikai, vai tu vinnē vairāk nekā tu izšau, vai mazāk, ja, jo gadījumā, reko, te bija atkal viens desmitnieks, man liekas, starpā. Bet mums vajadzētu, lai normāli mēs kaut ko te izdarītu, mums vajadzētu vismaz 100 viņu dabūt. Ja, tā kā, nu, 20, 10, 20 viens tikko bija, apakaļ esam 700, nu, skaties, tā 100 šāviens izšāvām, tad 719, nu, kopumā mēs tikai $6 izšāvām uz to visu, ja, reku bija 20, te var redzēt cēnā. Tā kā, nu, tā, protams, ir viena opcija. Otra opcija ir šaut pa vienam, ja, un tad, tā kā, nu, manuāli varbūt viņās spēlēties ar skaitļiem. Katru reizi var viņās tur mainīt šo te, vai uz katrām 5 vai 10 šīm te izšautajām bumbām, tā kā mainīt to, cik jūs, nu, gribat tā kā likt, ja. Tā ir tā kā vēl viena cita stratēģija. Vēl viena stratēģija, protams, ir iet un spēlēt šo te spēli dažādās tā kā, nu, platformās. Es domāju, kā es redzēju šeit, mēs aizgājam sākumā te uz Megadais, ja mēs sākumā atnākam, ja, Gautu Casino. Jā, tad šeit ir vairāk šeit ir plinko varianti, kā piemēram šīs, tagad šeit ir vēl viens. Mēs varam uzlikt šo te. Spire, arī laba spēle. Šeit, piemēram, var viegli malā samainīt, cik tu gribi šīs te rindas, cik dziļas, jā, piemēram, reku 12 uzlikt, var uzlikt 16. Vairāk rindas, lielāks vinda šeit pa malām. Un, protams, šajā gadījumā šeit ir interesanti tas, ka šeit ir šīs te 3 dažādās kategorijas uzreiz vienā spēlē. Mēs pat viņus var izvēlēties, jā, piemēram, reku. Šajā gadījumā varam izvēlēties vai nu spēlēt visas 3 vai tikai uz zaļajām, zeltenajām un tā tā. Nu, tad randomā uzliksim atkal uz 100, vajadzēja palielināt likmi. Nē, mums ir $1. Redziet, tā ideja tāda, ka zaļās, nu, ir mazāk nedrošas, vienmēr iespēja lielāk vinnēt. Zeltenās ir tā kā vidēji riskantas un sarkanās ir tā kā visriskantākās, jo ja tās bumbas krīt te pa vidu, nu, tad mēs, protams, zaudējam tā tālāk. Līdz to tāds miks, manuprāt, ir diezgan labs. Rekur uzliksim šo te auto spēli, uzliksim arī 100 pa $1, ja. Un, lai viņas sāk krist, un viņas būs tā kā randomā, tā kā gan kritīs, gan šīs te zaļās. Jā, kāpēc mums? Vai mēs neuzlikām uz autospēli? Ok, laikam neuzlikām. Vēlreiz. Tad izvēlamies 100. Tad te var uzlikt kaut kādas tā kā iespējas. Reku stop if cash increase, stop if cash decrease, un to visāds tā kā arī ierobežams uzlikt tā. Sāk spēlēt autospēli. Nu jā, revo tagad mums krīt. Redzat, krīt dažādās krāsās. Un attiecīgi viņi reaģē uz to, ko mēs šajā te brīdī, nu, kurā krāsā viņš tā kā iekrīt, ja? Pašam pret sevi, ja? Un te augšā var redzēt visas šīs te tā kā darbības.
Nu, katrā ziņā Plinko ir interesants ar to, ka esmu redzējis, ka cilvēki tiešām vinnē šos reiz 1000, tā kā iepriekšējā spēlē malā šeit bija, ja? Šeit mums ir 555, tātad, ja kāda no šiem sarkanajiem iekrīt šeit maliņā, tad mēs dabonām $555 uzreiz vinnē. Nu, tad attiecīgi šeit pa vidu mazāks tās summas, ja? Bet Plinko ir interesants arī ar to, ka, nu, pa lielam, it kā jūs riskējat ar lielāku summu, tajā pašā laikā, nu, tā nauda kā vienmēr akumulējas un atgriežas atpakaļ, skaties, nu, atgriežas atpakaļ tādā veidā, ka, ja jūs, nu, pat minimāli, tā kā jūs šaujat, ar $1 šobrīd pa bumbu, ja, tad, nu, vienīgais ir sarkanais, kur rekneš pa vidu iekrīt, nu, tad jūs visu to dolāru zaudējat. Pārējās šajās te krāsās ir 0,2, 0,4, ja, kā tikko redzējāt, ja, un tā. Visas tās skaņas, kas ir čiņ, tās ir ar plusu, visas pārējās ir tā kā, nu, tāds, kā mums ir rekur 43 bumbas mums ir palikuši, nu, mēs sākām 719 rekur, tagad esam, nu, principā turpat vien esam. Jā, pat mazliet plusā redzēsim, kā būs, kad mums visas šīs te bumbas būs izkritušas, un varbūt mums kāda no šīm te iekritīs kaut kādā labā kategorijā un nostāsties sānus. Nu, visu kaut ko esmu izmēģinājis, īstenībā, ja, tā kā dažādas šīs spēles, dažādas veidus, gan manuāli, gan automātiski. Automātiski, protams, ir viegli tu uzliec un tā tālāk, bet, nu, protams, jārēķinās ar to, ka tā ir spēle, ja, un spēlē ir kaut kāds savs algoritms, kas aiz tās stāv. Līdz ar to pilnībā paļauties uz šo te automātisko spēli, kura spēlē jūsu vietā un cerēt, ka jūs baigi vinnēsiet, nu, tā tiešām tad izvērtīsies par laimes spēli. Līdz ar to, nu, internetā noteikti var atrast visādas stratēģijas, arī tur ir kaut kādi arī matemātiski aprēķini, kas aiz tā visa, protams, stāv un kāds viss izskatās. Nu, lūk, pēdējās 5 krīt, un kur mēs esam, nu, 714, redzat, tā kā, nu, kaut kur tuvu tam. Palielināsim šo te betu apjomu, respektīvi uz 3 viena bumba, tātad būs $3 vērta, ja. Un izspēlēsim varbūt vēl vienu simtiņu, tīri intereses pēc, apskatīsimies, kā mums ies, ja tad vēlreiz 100, tad katra bumba ir $3 vērta, 714 mums ir starta variants, ja, un tā tad aiziet, krīt vai nekrīt, kaut kā bremzē. Es domāju, varbūt, vai man internets bremzē, varbūt ne, okay, aizgāja, tātad katra redzat 3, uzreiz šeit augšā, protams, redzas, ka šīs summas atskaitās, bet tajā pašā laikā var uzreiz redzēt arī, kad pieskaitās atpakaļ tajā brīdī, kad tā bumba iekrīt šeit. Tā kā līdz ar to tas īstais rezultāts parādās tikai pašās beigās, kad visas bumbas ir izkritušas un viss rezultāts ir saskaitījies. Ja, tā kā tas, kas notiek pa vidam, ir vienkārši tikai ciparu kombinācija un dažādi skaitļi. Nu jā, kā es teicu, spēlējam atbildīgi, spēlējat tikai ar to kapitālu vai riska kripto kapitālu, kuru jūs tā kā varat atļauties šādā te veidā te rotaļāties, jo, protams, kad vinne vai zaudi tā ir īsta, mums kriptomānijai, nu, teiksim, pagājušajā gadā gāja ļoti labi, tāpēc mēs turpinam ik pa laikam arī izklaidēties ar šīm te vietnēm, bet attiecīgi, jā, vinnējam vai zaudējam, mēs tam tā kā nu, piešķirām vienmēr pozitīvu nozīmi ar domu, ka tas ir tikai atslodzēji, tas nav priekš mums sporta pēc, mēs neesam šeit ar šo, lai tāīgi pelnītu kripto, ja? Šis ir vairāk vai mazāk tas, ko mēs darām brīvajā laikā, vai, nu, starpbrīžos kā tagad, kamēr ieturam tējas, kafijas un ābolu pauzi. Varbūt ierakstiet komentāros, kā jūs izklaidējaties, kā jūs atpūšaties no savas ikdienas, saspringtās darba ikdienas, un katrā ziņā, kas ir tas, kas jūs saista kripto, vai jums patīk sevi izaicināt, vai jums patīk tā kā, piedalīties projektos, kur ir tā kā, kaut kāda nu, riska pakāpe, jo nu, ne tikai spēlējot šeit Megadais Plinko spēli, bet arī, protams, citi projekti, kurus mēs rādam, ir ar savu daļu riska. Kā jūs zinat, visos projektos mums ir savas stratēģijas, nu, šobrīd šeit nekāda baigā dižā stratēģija mums nav. Līdz ar to, kā redzat, mums ir, esam tieši tik tālu nospēlējušies, cik esam. Mums vēl 11 bumbas ir palikušas izkrist šajā te spēlē un redzēsim, kā tas viss beigsies mums. Lūk, redzējāt, viena tikko mums iekrita pa lielam, tagad 715. Nu, un tātad mūsu pēdējā sarkanā bumba iekrīt pie 0,5. Nu, lūk, esam atpakaļ. Nē, vēl viena. Haha! Zaļā. Nu, zaļā aiziet. Opā. 360 atguvām. Tātad 715 sākām. Ja, es atceros pareizi. Sākām ar 715, beidzām 715. Esam atpakaļ. Tā kā mūsu stratēģija izgriezās cauri un esam atgriežušies.
Tā kā, jā, tā jūs varat spēlēt, Megadice ir tā vietne. Lai jūs uzspēlētu Plinko, tad jūs varat spēlēt to datorā, jūs varat spēlēt to telefonā arī, protams, ir viegli. Mūsu favorīti spēles Plinko, Aviators, Gate of Olympus, visas ir šeit, Mines un tā tālāk, tā kā tās visas ir šeit. Labs ir, ja kurā gadījumā, ja gribat uzspēlēt Megadice, ielikšu linku arī zem šī video, varat uzspiest. Taču nonāksiet īstajā vietnē, mēs neizvirsim kaut pa kreiso. Nu jā, ar Marku ir ļoti vienkārši. Tātad, kur jūs ieskaitat kripto un jūs izņemat kripto. Tad mēs šobrīd varam izņemt 716, bet mēs to nedarīsim. Tāpēc turpināsim šādu un tad kaut ko arī uzspēlēt. Lai jums visiem forša diena. Azarts šajā gadā arī, lai valda jūsos, ja. Plinko kādu dienu būs lielā vinnos. Točsinu. Labs ir, pagaidām. Čau visiem.